Vai tu zini, kas ir energoefektivitāte un kāpēc tā ir svarīga? Pat ja zini, iekārtojies ērtāk savā ekrānā, jo šodien runāsim tieši par liederīgu un ilgspējīgu enerģijas izmantošanu. Mēģināsim rast atbildes, kā mēs varam efektīvāk izmantot resursus un elektroenerģiju mūsu vidē, mājā un sadzīvē. Un, protams, apspriedīsim arī zaļās domāšanas nozīmi elektroenerģijas ražošanā un nākotnē nozīmīgas enerģijas ieguves veidus, piemēram, hidroelektrostacijas, vēja parkus un saules paneļus. Vai Latvija spēja saražot pietiekami daudz elektrības, lai pietiktu visiem? Tas nav tik vienkārši atbildāms jautājums. Par piemēru, pagājušajā gadā visā Latvijā tika saražots aptuveni 90% no patērētās elektroenerģijas. Citos gados tas savukārt ir mazāk. 2017. gads bija viens no retiem gadiem, kad mēs patiešām saražojām pat bišķiņu vairāk nekā patērējām, bet ir vēl viena nianse. Elektroenerģiju nekur nevar tā uzkrāt un pēc tam iztērēt. Var mobilā telefonā, elektroauto, iespējams vēl kādam mājās ir kāds palielāks akumulators, bet lielajos daudzumos tik, cik mēs saražojam, tik uzreiz arī ir jāpatērē. Un tā iemesla dēļ, piemēram, tad, kad Latvijā upēs ir ļoti daudz ūdens, tad HES ražo ar pilnu jaudu un mums pietiek pašiem, un mēs vēl varam pārdot, ja eksportēt uz kaimiņu valstīm. Savukārt brīžos, kad mums nepietiek elektroenerģijas, mēs iepērkam no kaimiņiem un tādā veidā nodrošinam sev nepieciešamo enerģijas daudzumu. Tā ka mums gandrīz mēs varam gada laikā, bet ir brīži, kad mums ir par daudz un ir brīži, kad mums ir par maz. Es zinu vēja, ūdens un saules enerģiju. Bet cik daudz vispār no šiem dabas resursiem tiek izmantota enerģijas ražošanai? Ūdens mums Latvijā ir tas pats ražīgākais un patiesībā arī atkarībā no gada, bet ar ūdens enerģiju, jeb HESos lielajos, mēs saražojam vairāk kā pusi no visā Latvijā saražotās elektroenerģijas. Tu jau minēji vēl divus atjaunojamos enerģijas avotus, kas ir vējš, jeb vēja turbīnas un saule, jeb ar saules paneļiem, un šis ir tas virziens, kurā mēs nopietni strādājam, un arī Latvenergo ir arvien vairāk un vairāk lieli projekti, kur mēs šo te saules un vēja enerģijas saražoto daudzumu arvien audzēsim un audzēsim. Tā kā šobrīd tā vēl ir salīdzinoši maza daļiņa, bet tā ar laiku paliks arvien lielāka un lielāka. Visi apkārt runā, ka vajag dzīvot zaļi, vajag taupīt elektrību, bet tā īsti neviens nepaskaidro, ko nozīmē īsti dzīvot energoefektīvi. Energoefektīvi dzīvot ir tā kā pārdomāti gudri, tērēt enerģiju tur, kur mums viņu vajag, un netērēt lieki tur, kur mums viņu īsti nevajag, vai mēs viņu izmantojam pārāk daudz. Attiecīgi mēs nesakam, ka mums ir jāatsakās, tur nelietojam datoru, neslēdzam gaismu, sēžam tumsā vai bez interneta. Tā gluži nav. Mēs izmantojam enerģiju tur, kur viņu vajag, tik daudz, cik viņu vajag, un skatāmies tur, kur mēs varam viņu samazināt, varbūt nezaudējot komfortu, lai ikdienā mēs jūtamies ērti un netērējam lieki enerģiju. Kā mēs to praktiski varam pielietot mājās un skolā? Tas, ko mēs sākumā vienmēr iesakam, ir saprast, kur mēs enerģiju tērējam visvairāk. Vai arī tur saprotam, vai mēs to nomēram, vai arī paskatāmies kaut kādas aprēķinus varam, vai saprotam, ko mēs ikdienā visvairāk daram, kādas elektroierīces lietojam un cik daudz tad viņas mums ikdienā tērē. Un saprotot tur, kur mēs tērējam visvairāk, tur arī tas lielākais ietaupījums varētu mums būt. Man varbūt jautājums tev pretī, kādas iekārtas tu vari nosaukt mājās, kas kaut ko dara, bet netērē elektrību? Man liekas, šobrīd šajā laikā baigi nav nekādas tādas iekārtas, kaut kādas tehnoloģijas, es nezinu. Tieši tā, jo īstenībā ikdienā visas tās iekārtas, kas mums mājās kaut ko dara vai mēs viņas izmantojam, lielākā daļa izmanto elektroenerģiju. Un tāpēc tur arī rodas tas viss patēriņš, saprotam, ko mēs tik daudz lietojam un kur mēs varam samazināt to patēriņu. Kāpēc, jūsuprāt, vispār vajadzētu piedomāt pie energoefektivitātes? Ir, es teiktu, divi iemesli. Viens ir tas resursu samazinājums, ko mēs paši patērējam, jo visu, ko mēs patērējam, mēs par to maksājam. Un ja mēs spējam ar kaut kādiem paradumiem ikdienā samazināt savu patēriņu pat par 10%, tad gada griezumā tas var būt pat mēnešu maksājums.
Vislabāk es zinu hidroelektrostacijas, kurās enerģija ražojas pateicoties ūdenskritumiem. Bet kā darbojas saules un vēja parki, ja, piemēram, nav saules un vēja? Nu, diemžēl jāsaka, ka darbojas slikti. Ja, teiksim, runājot par vēja stacijām, ja nav vēja, tad, protams, ka elektrība netiek ražota, jo stiprāks vējš, jo vairāk elektroenerģijas var saražot. Par sauli ir tieši tāpat, ja nav saules naktī, saules paneļi, protams, neražo elektroenerģiju, bet, jāsaka, ka pat apmākušās dienās, protams, ka mazāk, bet dienas laikā, kaut kāds elektroenerģijas daudzums, protams, tiek saražots, un turklāt vasarā, kad saule atrodas augstāk, tiek saražots krietni vairāk nekā ziemā, kad saule iet tuvu pie horizonta. Bet, protams, tas ir savā ziņā trūkums, bet jāsaka, ka visa energosistēma ir jāskatās kopumā. Ja mums būtu tikai saules un tikai vēja enerģija, tad būtu problemātiski nepārtraukti nodrošināt vajadzīgo enerģijas daudzumu. Bet tāpēc ir nepieciešamas šīs bāzes jaudas, kas, piemēram, ir termoelektrostacija, jo, ja, piemēram, Daugavā ir maz ūdens, saule nespīd, vējš nepūš, tad, protams, šo te darbiņu padara termoelektrostacijas. Vai jebkura māja var kļūt energoefektīva, vai tas attiec tikai uz jaunām mājām? Nē, noteikti tas nav tikai uz jaunām mājām. Jaunām mājām varbūt tas ir vieglāk, jo mēs sākumā sākam domāt par tām lietām, tad mēs viņus jau var uztaisīt efektīvas, gudras un lai viņas mazāk tērē enerģiju, bet arī esošām mājām viņas var renovēt, ieviest kaut kādus modernākus risinājumus. Un arī daudz piemēri Latvijā parāda, ka, piemēram, renovējot, nosiltinot daudz dzīvokļu namu, iespējams ietaupīt pat pusi vai pat 60 vai pat 70% enerģijas, kas ir nepieciešams, piemēram, mājas apkurei. Tātad, ja mēs darām visu kaut kādas lietas gudri pārdomāti, mēs varam ietaupīt ļoti lielu apjomu. Kā energoefektivitāte izpaužas apkārtējā vidē? Tāds populārākais, kas nāk prātā saistībā ar energoefektivitāti, parasti ir tā pati māju siltināšana, kaut kas liels, apjomīgs un dārgs, kas prasa daudz resursus. Bet īstenībā arī tās vienkāršās lietas, tie ikdienas paradumi, vārīt ūdeni tik daudz, cik nepieciešams, izslēgt gaismu, ejot ārā no telpas vai samazināt apkuri tad nakts periodā vai tajā brīdī, kad neesam mājās, vai arī izslēgt elektroierīces, tad, kad mums viņas nav nepieciešams. Tās visas mazās lietas īstenībā mums neprasa papildus līdzekļus. Tas prasa vienkārši atcerēties mums laiku, un tad mēs varam piekopt efektīvus paradumus, kas beigās atļauj mums ietaupīt gan resursus, gan naudu, gan arī to, kas mums ir nepieciešams no apkārtējās dabas. Energoefektivitāte un zaļā domāšana palīdz mums rūpēties par mūsu planētu un dzīvot labāk. Ja mēs katru dienu darām dažas vienkāršas lietas, piemēram, taupām elektroenerģiju un lietojam to liederīgi, mēs varam ietaupīt gan dabas resursus, gan naudu. Un vērtīgi atcerēties, ka no valsts puses pieejams plašs atbalsts gan daudz dzīvokļu ēku un privātu māju atjaunošanai, gan sabiedrisko ēku, piemēram, skolu, muzeju, teātru atjaunošanai, gan arī uzņēmumiem, kuri var iegādāties taupīgākas ražošanas iekārtas un, protams, ka arī elektroautomašīnas. Tas, ko mēs darām šodien, ieguldot laiku, enerģiju un naudu gudros risinājumos, palīdzēs mums nākotnē dzīvot labāk.